1. Mūzes 2. nodaļa, 7. pants. Un kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Debes Tēvs, paldies par šo brīdi. Paldies, ka mēs visi šobrīd varam atrasties tagadnē, bet Tu mums atver skatu uz pagātni, uz pašu sākumu, un vienlaiks tas ir skats arī uz nākotni, uz to, kurai mēs dodamies pretī. Paldies, kungs, ka Tavs vārds ir tik dziļš un tik dzīvs, ka Tu vari runāt uz mums šodien. Un es lūdzu par katru, kurš šodien ir šeit. Tu redzi katru šo dvēseli, Tu redzi katru dzīvi, Tu redzi katru izaicinājumu, ar ko mēs katrs saskaramies. Lūdzu, uzrunā mūs tā, kā Tu to vēlies. Par spīti manām nepilnībām, kungs, es lūdzu, ka Tu varētu runāt caur savu vārdu, Svētā gara spēkā. Tā ir mana lūgšana mūsu mīļā kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen. Turpinot mūsu svētrunu sēriju par 1689. gada Londonas Baptistu ticības apliecību, šodien mēs esam nonākuši līdz 4. punktam, līdz 4. nodaļai, līdz 4. tēmai, kas ir radīšana. Šodien mēs domāsim par radīšanu, un mēs aplūkosim šo pantu, kuru mēs tikko lasījām, 1. Mūzes 2:7, kas ir viens no vienkāršākajiem pantiem Bībelē un vienlaikus viens no visbīstamākajiem. Visbīstamākajiem, jo te ir runa par elpu, par dzīvībai tik nepieciešamo elpošanu. Tas izklausās kā stāsts par pagātni, par pasaules sākumu, bet patiesībā tas ir stāsts par tevi un mani šodien. Par to, no kurienes tu nāc, kas tevi uztur un kas notiks tad, ja tev tas tiks atņemts. Šeit mēs neuzzinām tikai par radīšanu, bet mēs lasām arī diagnozi. Kas notiktu, ja cilvēks paliktu bez Dieva elpas? Cilvēks būtu tikai pīšļi. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs šodien sabiedrībā nedzirdam tik daudz, ko šodien mums pasaule nemīl teikt, jo pasaule mīl teikt, ka tu esi pietiekams pats sevī. Tu esi stiprs sevī. Tu esi dzīvs sevī. Bet šis pants atklāja kaut ko pavisam citu, pavisam pretēju ainu, ka tu esi atkarīgs. Tu neesi pašpietiekams. Tu esi atkarīgs no dzīvības avota, no tās saņēmēja. Un tas pats Dievs, kurš iepūta dzīvību pirmajā cilvēkā, ja viņš neelpo tevī šodien, tad mums nav vērts runāt par tavas dzīves kvalitāti. Jautājums ir, vai tu vispār dzīvo. Tik būtisks ir šodienas pants, un tāpēc es vēlos tam pievērst arī tādu pastiprinātu uzmanību. Tas ir tas, ko mēs mūsu draudzē darām. Mēs paskatāmies uz kādu pantu, kādiem pantiem un mēģinām saprast, ko šie panti pasaka tādā dziļākā nozīmē. Un tad arī pēc tam, kad esam apskatījušies, ko patiesībā tas teksts pasaka, tad arī pagriezt to bultu pret sevi un uzdot tev jautājumu, ko tas man maina, ko tas man nozīmē, kā tas attiecās uz mani. Un šodienas pantā mums ir 3 daļas, 3 tādas teikuma daļas, un tāpēc es vēlos arī šodienas šo svētrunu sadalīt 3 punktos. Un pirmais punkts mums šodien ir podnieks. Podnieks. Kāpēc podnieks? Tāpēc, ka pirmajā teikuma
daļā mums ir teikts tā, un kungs Dievs izveidoja no zemes spīšļiem cilvēku. Es vēlos, kā jau minēju, arī mazliet paskatīties uz mūsu šo ticības apliecību, kuru mēs savā draudzē arī ņemam kā tādu mūsu lielo ticības apliecību, kaut gan mēs svētos rakstus turam kā mūsu pamatu. Līdz ar to tā ticības apliecība ir vairāk kā tāds, mūsuprāt, uzticams apkopojums tam, ko Bībele saka. Un šajā ticības apliecībā ir šāds punkts, šāds pants, kur ir teikts tā. Iesākumā Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, lai atklātu savas varas mūžīgo godību, gudrību un labestību, patikās radīt, jeb izveidot pasauli un visas lietas tajā, vai redzamas vai neredzamas, 6 dienu laikā un visu ļoti labu. Un tālāk 2. pantā. Pēc tam, kad Dievs bija radījis visas citas radības, viņš radīja cilvēku, sievieti un vīrieti, ar saprātīgām un nemirstīgām dvēselēm, padarot tos piemērots tai dzīvei Dievam, kurai viņi tika radīti, būdami radīti pēc Dieva tēla, zināšanas, taisnīguma un patiesa svētuma, ar Dieva likumu ierakstītu viņu sirdīs un ar spēju to piepildīt. Un tomēr, dzīvojot ar iespēju to pārkāpt, būdami atstāti savas pašu gribas brīvībai, kas bija pakļauta izmaiņām. Tātad pēc tam, kad Dievs bija radījis visas citas radības, tur ir teikts, bija atlikusi viena pēdējā. Viņa lielākais meistardarbs, lielākais tādēļ, ka šis pēdējais darbs bija vienīgais veidots ar kādu unikālu sastāvdaļu. Ar tādu sastāvdaļu, kuras nebija nevienai no pārējām radībām. Nebija ne tad, ne nav šodien, nekad nav bijis. Kas tā ir? To mēs tuņi apskatīsimies, bet ceļš uz šo atbildi ved cauri vārdam veidots. Tātad mūsu šajā tekstā bija minēts vārds veidots, un šis grieķu vārds jatsār nozīmē spiest, izmīcīt konkrētā formā. Tātad principā kā podnieks, kurš izveido trauku. Ko viņš dara? Viņš izspiež šo vēlamo formu un izveido to gala darbu, kādu viņš ir paredzējis. 17 reizes Bībelē šis vārds veidots tiek tulkots kā podnieks, jeb podnieka darbs. Piemēram, Jesaja 64:7 ir teikts, tu, kungs, esi mūsu tēvs, mēs esam māls, un tu esi podnieks. Tas pats vārds, kurš tiek lietots 1. Mūzes. Tu esi podnieks, un mēs visi esam tavu roku darbs. Tātad šeit mēs redzam, ka tā bilde, kuru mēģina 1. Mūzes grāmatā parādīt Dievs, ir, ka viņš ir kā podnieks, kurš veido savu meistardarbu. Dieva rokas rūpīgi veido šo cilvēku. Un, ja šodien ir stilīgi pielikt kvalitātes zīmi handmade, ar roku veidots, tad šeit tieši tas notiek. Ar rokām veidots darbs. Starp citu, arī dzīvnieki tiek tā veidoti. Tas pats vārds veidoja. Un kungs Dievs veidoja no zemes visādus lauku zvērus un visādus debesu putnus. Tātad arī viņi tiek ar rokām rūpīgi veidoti. Tā Dievs ir radījis šo pasauli mīloši, rūpīgi, visumu, planētu Zemi, floru un faunu šeit. Bet tad seko šis pēdējais radīšanas akts. Tur guļ kāda kaudzīta zemes, man te ir pie palmiņas zeme. Tur guļ kāda maza kaudzīta zemes, kas podnieka acīs ir vērtīgs izejmateriāls, lai radītu savu lielāko, savu pēdējo darbu – cilvēku.
Un kā jau es minēju, šī pēdējā radība, šis pēdējais darbs ar kaut ko būtisku atšķirsies no visa pārējā, ko Dievs ir radījis. Tas ir teikts 1. nodaļā, Bībeles pašā 1. nodaļā. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda. Dzīvnieki arī tiek veidoti ar rokām, bet šim cilvēkam ir kaut kāda būtiska atšķirība, jo viņš kā vienīgais tiek veidots pēc Dieva tēla un līdzības. Mēs varētu teikt tā, potnieks ir pabeidzis savus darbus, un tagad viņš apsēžās pie pēdējā darba, un viņš paņem spoguli un noliek blakus šo spoguli sev. Un skatoties šajā spogulī, viņš veido šo pēdējo trauku, šo pēdējo darbu, cilvēku. Šis vārdiņš tēls ebreju valodā celem nozīmē, jeb tiek tulkots kā bilde, kā attēls. Bet ir arī vietas Bībelē, kur viņš tiek tulkots kā ēna, piemēram, 39. psalmā. Patiesi kā celem, kā ēna cilvēks staigā. Patiesi tik dvēsme ir viņa pūles krāju un nezina, kam tiks. Šeit šis vārds ir tulkots kā ēna. Tā, kad tu redzi cilvēka ēnu, tu kaut kādā ziņā redzi Dieva tēlu. Ne fiziski, bet garīgi. Jo Dievs ir gars, kā saka, piemēram, 2. korintiešiem 3.18, kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc sava tēla, garīgi, aizvien lielākā godības spožumā. Tātad mūsu cilvēku ēna kaut kādā ziņā ir kā tāds Dieva siluets, kas potnieka rokām ir rūpīgi izmīcīts, izformēts. To nozīmē vārds tēls, ko nozīmē vārds līdzība, jo tātad pēc Dieva tēla un līdzības. Vārds līdzība ebrejiski ir demut un nozīmē figūra, forma, veidols, dizains. Un arī tiek lietots vārds paraugs. Piemēram, rakstvieta no 2. ķēniņu. Ķēniņš Āhas gāja uz Damasku satikt Asīrijas ķēniņu Tiglat Pilēseru. Damaskā ķēniņš Āhas ieraudzīja altāri un aizsūtīja priesterim Ūrijam altāra attēlu un paraugu, kā tas bija darināts. Tad šeit mēs redzam, ka ir kaut kāds priekšstats, kādu es gribu izveidot šo altāru, un tāpēc tiek aizsūtīta bilde, paraugs, attēls. Tad mēs varam teikt paraugs. Kas ir tas paraugs, pēc kura potnieks veido šo trauku vārdā cilvēks? Tas paraugs ir tas, ko viņš redz šajā spogulī. Un ko rāda šis spogulis? Tas spogulis atklāja ķēniņu un valdnieku. Tāpēc arī, tad, kad mēs domājam par to, ka cilvēks ir veidots pēc tēla un līdzības, Dieva tēla un līdzības, tas ir jāskatās valdīšanas kontekstā. Es atvēršu vēlreiz šo pantu. Un Dievs teica, taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai. Ko nozīmē vārds lai? Vārds lai norāda mērķi. Lai tas darītu ko? Lai tas valda. Tātad nest Dieva tēlu un līdzību nāk ar atbildību valdīt. Ķēniņi tajā laikā zīmēja, pasūtīja, lai izveido attēlus, viņu gleznas, un tad viņi aizsūtīja pa savu ķēniņu valsti, lai šīs gleznas izvieto, kā zīmi, ka viņi valda pār šo teritoriju. Un tā cilvēks tiek radīts kā Dieva pārstāvis virs zemes, lai valdītu.
Un par valdīšanu runā arī mūsu ticības apliecība 3. pantā. Neskaitot likumu, kas bija ierakstīts viņu sirdīs, viņi saņēma pavēli neēst no laba un ļauna atzīšanas koka, kuru turot, viņi bija laimīgi sadraudzībā ar Dievu, un viņiem bija vara pār visu radību. Viņiem bija vara pār visu radību. Wow, tā ir baigā vara, kas tiek dota šim cilvēkam. Kāpēc viņam vara valdīt? Tāpēc, ka viņam ir uzlikts šis tēls un līdzība, pēc šīs tēla un līdzības viņš ir veidots. Bet ne tikai tas, ne tikai šī valdīšana ir kā nosacījums. Mēs redzam vēl kādas pazīmes, ko nozīmē būt veidotam pēc Dieva tēla un līdzības. Tātad, piemēram, Kolosiešiem 3:9 ir teikts: nemelojiet cits citam, novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem, un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla. Saprašanā. Tātad Dieva tēls un līdzība nozīmē, ka tev ir dota spēja saprast kaut ko, ko nesaprot nekas no pārējās radības šajā pasaulē. Cilvēks spēj saprast Dievu. Vēl kāda pazīme Efesiešiem 4:24. Ietērpieties jaunā cilvēkā. Redzēt, arī atkal tas jaunais tēls, jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Taisnība, patiesība, svētums. Cilvēks spēj sajust to, kas ir taisns, saprast patiesību kā vienīgā radība. Dzīvnieki to nespēj. Dzīvnieks nespēj saprast patiesību tādā līmenī, kā mēs cilvēki to varam. Jautājums, vai pēc grēkā krišanas cilvēks joprojām nes šo tēlu un šo līdzību, vai viņš ir to pazaudējis? Mēs redzam pēc grēkā krišanas, un šis jau ir Dieva saruna ar Noā. Tātad tas jau ir kādu laiku pēc grēkā krišanas ir teikts, kas cilvēka asins izlēja, tā asins izlies cilvēks, jo pēc Dieva tēla viņš cilvēku taisīja. Tātad šī Dieva tēla kvalitāte joprojām mums ir arī pat tad, kad mēs jau esam laikā pēc Ādama. Tad tā nebija tikai kvalitāte, kur tika uzlikta šim pirmajam cilvēkam Ādamam, bet pēc grēkā krišanas cilvēks joprojām nes šo tēlu, šo Dieva līdzību. Visprecīzākais attēls, kādu mēs zinām, ir Jēzus Kristus, tas, ko Mārtiņš ievadā lasīja. Viņš, Jēzus, ir neredzamā Dieva attēls. Ja tu gribi redzēt Dievu vistuvākajā, viskaistākajā mums saprotamā formā, to rāda Jēzus Kristus. Ebrejiem 1:3. Dēls, būdams Dieva godības smirdzums un būtības atveids, un nesdams visu ar savu spēku pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie Dieva visvarnās labās rokas. Atveids ir atkal tas pats attēls. Un tā cilvēka atzimšana ir kā šī tēla atjaunošana sevī. Romiešiem 8:29. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgu sava dēla tēlam. Mēs esam pēdējās svētdienās pieminējuši šo pantu, bet cik daudz mēs esam pievērsuši uzmanību šim vienam vārdam. Jēzus ir šis Dieva attēls, pēc kura ir veidots cilvēks. Tad, ja viņš atgriežas no saviem grēkiem un piedzimst no jauna kā jaunais cilvēks.
Un te ir runa par glābšanu, bet arī svētapšana. Tātad svētapšana ir tas brīdis, kad tu esi glābts, kad tu esi pieņēmis Kristu, un tad viss tavu atlikusī dzīve ir kā centieni kļūt arvien līdzīgāki šim tēlam, šim attēlam. Tu turi šo Jēzus bildi blakus, un tu skaties savu dzīvi, un tu domā, kas man vēl ir jādara, lai es kļūtu līdzīgāks tam, ko es redzu šajā attēlā. Par to runā Pāvils 2. Korintiešiem 3.18. Bet mēs visi, būdami atsektu vaigu, atspoguļojam kunga godību, un kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc sava tēla aizvien lielākā godības spožumā. Tev nav jātur mašīnā vai makā vai vienalga, kur uz datora fona Jēzus bilde, lai tu kļūtu līdzīgāks par viņu. Jēzus bilde ir tas, kas ir rakstīts Bībelē. Tas ir tas spogulis, tas attēls, tāpēc mēs viņu šeit arī turam. Šis ir kaut kādā ziņā kā spogulis, kā attēls, kas šobrīd skatās uz jums, pret kuru mēs varam pārbaudīt sevi un skatīties, cik mūsu tēls atbilst tam tēlam, ko es redzu Jēzū. Tātad tik īpašs ir cilvēks, jo viņš tiek šādā formā, šādā veidā radīts. Un, protams, ir jāapzinās, ka tas cilvēku var padarīt ļoti lepnu. Diemžēl ne tikai var padarīt, tas padara cilvēkus ļoti lepnus. Tādēļ šis pants jau satur kādu zīmīgu vārdu spēli, kurā palīdz izbalansēt šo domu. Tad, kad mēs lasām šo pantu šodienas, mēs lasām par Ādamu. Vārds Ādams ir vārds, latviski tulkots ir cilvēks. Tātad ebreju valodā cilvēks nozīmē Adam. Vārds zemes pīšļi ir Adamah. Tātad principā cilvēks ir vienkārši zemenis. Vai meitenes, laikam, būtu zemenes, vai burtiski ņemot zemnieks no zemes. Cilvēks ir pīslis un vienlaikus tik augstu celts. Un tādēļ mēs zemnieka Ādama grēkā krišanas dēļ redzam, ka lāsts tiek dots arī Adamah zemei. No kuras viņš ir ņemts, no kuras viņš ir nācis, arī viņa tiek nolādēta. 1. Mūzes 3.17. Un cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsī un ēdi no tā koka, par ko es tev biju pavēlējis, neēd no tā nolādēta, lai tevis dēļ ir zeme. Mokās tu no tās ēdīs visas dienas, kamēr tu dzīvosi. Dievs paņem no šīs zemes kaudzītes, izveidot cilvēku. Un cilvēks pagriež muguru Dievam, pats sevi ar to nolādādams, bet nolādādams pēc tam visu, ko mēs arī redzam šodien pasaulē. Cilvēks ir viens liels puteklis, un tomēr pārvēršas Dieva siluetā. Un šis apbrīnojamais mirklis pasaules un cilvēces vēsturē ir kā tāds momentu uzņēmums. Tur guļ šis podnieka trauks, izmīcītais trauks cilvēks. Viņš guļ, pasaule viss ir gatava, viss ir pabeigts, viss ir radīts. Tad šis pirmais cilvēks tur guļ nekustīgs. Šī teikuma daļas beigās viņš ir tikai augsta matērija, nekustīgs ķermenis kā līķis, bez dzīvības. Un tad notiek kaut kas neiedomājams. Otrais punkts - Dieva, jeb elpa.
Notiek kaut kas neiedomājams mūsu teikuma otrā daļa. Kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu. Podnieks šim pēdējam darbam iepūš savu elpu. Jā, dzīvnieki arī elpo, tomēr viņu pirmā elpa nav nākusi no podnieka mutes, jo par dzīvniekiem nekur tas nav teikts. Šī dvaša ir ebreju vārds naphah, kas nozīmē pūst, elpot, bet tas nozīmē arī verdošs. Piemēram, Jeremijas 1.13. Un kunga vārds nāca pār mani otrais, ko tu redzi? Es teicu, es redzu verdošu katlu, kas no ziemeļiem gāžas. Šis pats vārds, kurš tur bija vārds dvaša, šeit ir verdošs. Šī dvaša kā karsta uguns. Vēl vienā vietā viņš ir iztulkots kā redzi, es radīju kalēju, kas oglēs uzpūš uguni un taisa ieroču savam nodomam. Tas pats vārds oglēs uzpūš uguni. Tie, kur no jums jau ir atklājuši grila sezonu, zina, kā tas ir, ka tev tur tu mēģini iekurināt to grilu un tu uzpūti savu elpu un tur cerams sāksies uguns un viss paliks tikai vēl karstāks. Tā Dievs iepūš savu ugunīgo elpu šajā nekustīgajā māla traukā. Un tā ir apbrīnojama detaļa, jo Dieva visintīmākais darbs visā radīšanas stāstā ir šī elpas iepūšana nāsīs. Iepriekš Dievs visu radīja runājot, lai top, lai top, lai top, lai top, lai top. Ar elpu izteikti vārdi. Bet tagad šī elpa tiek iepūsta cilvēka nāsīs. Dievs, kurš ierunāja veselas galaktikas eksistencē, tagad noliecas pie cilvēka tik tuvu, ka var iepūst savu elpu viņa nāsīs. Vai tu ieraugi no jauna savu vērtību, cilvēki? Pasaulē tu dzirdi visādus apgalvojumus, kādēļ tu esi vērtīgs. Bet vai tava vērtības apziņa ir sakņota šajā radītājā? Lūk, tā cilvēks ir vienlaikus viszemākā no radības, jo veidota no zemes pīšļiem, no putekļiem. Un tomēr visaugstākā ar visaugstāk Dieva elpu iepūst sev nāsīs. Kāds varbūt jautā, kāpēc nāsīs, kāpēc ne tur mutē vai citā veidā? Nāsis ebreju kultūrā bija kā vārti uz dzīvību, kā dzīvības ieeja. Piemēram, Noā plūdos mēs lasām, un iznīka visa miesa, kas kustējās pa zemi, putni un lopi un visas radības, kas muģēja uz zemes, un visi cilvēki, viss, kam nāsīs dzīvības dvaša. Dzīvības dvaša ir tā, kura ienāk un iziet caur nāsīm. Nāsi simbolizē saņemšanu, nevis došanu. Nāsi simbolizē pieņemšanu, nevis radīšanu. Un mēs gaisu un elpošanu saņemam arī kā tādu pirmo dāvanu, tā kā mēs ierodamies šajā pasaulē, mūsu pirmo elpas vilcienu. Cik no jums, kuri šeit esat iemācījušies elpot, tad, kad jūs piedzimāt, iznācāt no savas mātes miesām, cik no jums izgāja kaut kādus kursus pirmajā dienā, lai iemācītos, kā elpot?
Tā kā jūs bijāt vēl mātes miesās, jūs tādā formā neelpojāt. Un tas ir kā tāds simbols, kur arī šodien fiziskajā veidā mēs saņemam šo pirmo elpu. Un tā ir kā Dieva dāvana un mūsu atkarība no viņa līdz šai dienai. Šodien kādi no jums sēž šeit un žāvājas un domā, varbūt ir jau pārāk karsti un skābeklis varbūt sāk trūkt, jo mūsu te ir jau pa daudz un mums telpa jau par mazu paliek. Ja jūs iesiet peldēt, jūs uzmanīsieties, lai jūsu bērni neiet ūdenī, kur varbūt nemāk peldēt. Ir tik daudz veidi, kā tu vari nosmakt, un tu esi tik atkarīgs no šīs elpas. Cilvēks vidēji dienā ieelpo ap 20,000 reižu. Bet pasaules pats pirmais elpas vilciens nebija cilvēka ievilkts, bet Dieva iepūsts. Un kur Dievs iepūš savu elpu, tur rezultāts var būt tikai viens. Tur var būt tikai dzīvība. Mūsu šodienas teikuma pēdējā daļa. Un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Dzīvība. Mēs šodien dziedājām par dzīvības devēju, par to, kā viss atzimst, tur, kur Dievs pieskarās, kur Dievs uzelpo, tur viss atzimst. Un tā rodas dzīvība. Ebreju vārds, šis vārds šeit, kur es esmu pasvītrojis, dzīvu, ir ar to pašu sakni, kas ir vārdam Ieva, dzīvības devēja. Ieva, kuru Ādams drīz satiks. Šajā brīdī viņš vēl pat nevar iedomāties, ka viņam būs Ieva blakus. Un tā Dievs ir tas dzīvības autors, Ādams ir dzīvības saņēmējs, un Ieva kļūs par dzīvības nodevēju tālāk. Cilvēkā bija ienākusi šī identitāte no Dieva, šī dzīvība. Viens no reformatoriem, Stevens Čarnoks, ir teicis, Dievs ir dzīvības avots, visa dzīvā radība ir kā strauts, kas iztek no viņa. Bet ir vēl kāda interesanta detaļa. Šis vārds dzīvu, kas šeit ir pasvītrots, nozīmē vēl kaut ko. Vēl viens veids, kā tas tiek tulkots, ir apetīta. Apetīta. Piemēram, Ījaba grāmatā 38. nodaļā ir tāds interesants teikums. Vai tu vari iet lauvas mātes vietā medīt laupījumu un apmierināt lauvēniem plēsoņu izsalkumu? Šis vārds izsalkumu vecajā tulkojumā, kuras esmu jums šobrīd parādījis, tiek tulkots kā izsalkums. Jaunajā tulkojumā viņš būtu jau kā dzīvība. Plēsoņu dzīvība ir tas pats, tas ir cieši saistīts ar izsalkumu. Jo dzīvība nozīmē just izsalkumu, jo pēkšņi tevī viss ir dzīves, un tur, kur dzīvība, tur ir izaugsme, un ķermenis aug, un viņš ņem resursus, un tev viņus vajag uzpildīt, un tāpēc tu jūti izsalkumu. Tagad cilvēks smagi saslimst, viņš bieži vien vairs nejūt izsalkumu, tā ir slikta pazīme. Un tā, šeit tiek dota dzīvība, bet tā nav tikai dāvana, kur Dievs dod mums. Tā nāk arī līdz ar atbildību. Jo Dievs nespēlējas ar dzīvību, viņš nerada, Bībele neliecina par to, ka Dievs radītu šo pasauli un cilvēkus tikai tāpēc, ka viņam gribās kaut ko radīt. Tikai tāpat vien. Cik liela atbildība nāk līdzi kopā ar dzīvību, mēs redzam kādos Bībeles pantos, kurus jau pagājušajā svētdienā mēs apskatījām, kuri piemin šo pašu podnieku un viņa traukus.
Tā ir viena no grūtākajām vietām Bībelē, kur ir runa par Dieva suverenitāti, par šo podnieku suverenitāti un vienlaikus arī par šo trauku, šo izveidoto trauku, šo cilvēku atbildību pret savu radītāju. Romiešiem 9:21. Lūk, mēs satiekam atkal mūsu podnieku. Vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam, otru negodam? Te ir runa par atbildību. Te ir tas pats podnieks, un te mēs sastopam viņa traukus, no kuriem visiem viņš ir iepūtis savu dvašu, lai viņi kļūtu dzīvi. Bet mēs redzam, ka te viņi tiek sadalīti divās grupās. Vieni podniekam nes godu, otru nes negodu. Un kaut arī šeit ir teikts, viņš rada viņus godam vai negodam, tomēr te ir arī redzama šī cilvēku atbildība. To vēl labāk izsaka nākamie panti. Bet ko tad, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un savu varu lielā lēnprātībā ir pacietis? Iznīcībai paredzētos dusmības traukus un parādīs savas godības bagātību pār žēlastības traukiem, ko viņš jau iepriekš ir sagatavojis godībai. Pavērojot podnieku, mēs redzam personu, kura ir dusmīga, kura tomēr lielā lēnprātībā kaut ko cieš, jūt ciešanas. Tā ir Bībeles liecība par šī podnieka sajūtām. Lai arī viņš ir visspēcīgs un viszinošs, tomēr neizskatās, ka viņš izbaudītu šo procesu tā, it kā tas būtu radīts viņam tīri prieka pēc. Nē, jo te ir runa par mūžīgām dzīvībām, par mūžīgām būtnēm. Tas ir paradoxāli, ka viņš zina, pat rada viņus kādam iznākumam, un tomēr viņš reaģē uz to ar patiesām, neviltotām dusmām un ciešanām. To neviens nekad šajā dzīvē nespēs salikt kopā, līdz galam izskaidrot. Jo mēs esam tikai trauks, un cik mazāks ir trauks pret podnieku, tik mazāki mēs esam pret mūsu radītāju. Mēs to nekad līdz galam nespēsim saprast, un tomēr viens tuvu mērķim varbūt notēmēts mēģinājums varētu būt uzdodot jautājumu, kādēļ šie cilvēki ir dusmības trauki? Par ko tieši Dievam ir dusmas, ka viņi nonāk šajā statusā, ka viņi ir dusmības trauki? Atbild uz to mums sniedz vēstuli Kolosiešiem. Tur ir teikts tā: nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei, netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elkdievība. Tā visa dēļ nāk kas? Dieva dusmas. Diemžēl, visi cilvēki vēlas darīt šīs lietas. Un kas ir vēl trakāk, nevis vēlas, bet viņi to arī dara. Romiešiem 3 teikts, visi ir zem grēka. Kā ir rakstīts, nav neviena taisna, neviena paši. Visi. Nav neviena taisna, neviena paša.
Tā nu šokējošais fakts ir tas, ka patiesībā potnieka kambarī mums vajadzētu redzēt pilnus plauktus, tā kā jūs šeit redzat grāmatas, pilnus plauktus ar traukiem, kuri visi ir dusmības trauki. Visi šie trauki, kurus Dievs ir radījis ar savām rokām, iepūta savu dvašu, pagriež viņam muguru, dara lietas, kuru dēļ Dievam ir jādusmojas. Visi, pilnīgi visi, arī pilnīgi visi, kuri šodien sēž šajā zālē. Turpat būtu trauks ar vārdu Ādams un trauks ar vārdu Ieva. Jo jau viņi, kuriem bija patiesi brīva griba, tieša un personiska komunikācija ar Dievu, nenolādēta daba apkārt, visperfektākie dzīves apstākļi, viņi izvēlējās darīt šīs lietas, grēkot. Un mēs nespējam iedomāties, cik sāpīgi tas ir šim potniekam. Viņš ir visu šo ārprātīgi skaisto pasauli radījis un devis cilvēkam šo dabu apkārt. Devis viņiem iespējams viskaistāko sievieti, viskaistāko vīrieti, tik skaistus, kādus jūs nekad un es nekad neesam redzējuši. Dieva pirmos radījumus. Dievs viņiem ir devis savu klātbūtni, savu laipno balsi, viņi var dzirdēt pat dzirdamā audiālā veidā. Viņš ir devis viņiem visu viņu mīlestību, tik lielu mīlestību, ka viņš pats ir noliecies un iepūtis viņos savu dvašu, savu trauku nāsīs. Un tad cilvēks izvēlas pagriezt viņam muguru, apšaubot visu viņa mīlestību, viņa taisnīgumu, apšaubot viņu visu. Pat brīdināti, ka tas nesīs nāvi. Cik sāpīgi tas bija šim potniekam, to mēs nekad šeit nesapratīsim. Bet izvēlēties nāvi dzīvības devēja vietā, tas ir vienkārši wow. Un tādēļ, ka cilvēks to izdarīja visperfektākajos apstākļos, tas diemžēl liecina, ka arī katrs no mums, tu un es, ēdenē būtu izdarījuši tieši to pašu. Vienalga, vai tu esi vīrietis, vai tu esi sieviete. Un tas ir elpu aizraujošs, patiesībā elpu pāraujošs fakts. Tur pārtrūkst elpa, tur beidzas dzīvība, tur ienāk nāve, un tad mazliet kļūst saprotams, ko nozīmē Dieva dusmas. Dieva dusmas. Un tas ir wow, bet ir vēl kāds lielāks wow, un tas ir šis, kādā sakarā, kad jūs paskatāties uz šiem plauktiem, kādā sakarā potnieka plauktos mēs tomēr atrodam žēlastības traukus? Kādā sakarā? Šie panti no Romiešiem 9 nav šokējoši tādēļ, ka tajos ir minēti dusmības trauki. Tie ir šokējoši tādēļ, ka tur ir minēti žēlastības trauki. Pēc visa tā, ko cilvēks ir saņēmis no savu radītāju un tā, ko cilvēks viņam ir iedevis pretī, izdarījis pretī, tas ir prātam neaptverami, kā viņš tomēr varētu kādus padarīt par žēlastības traukiem. Bet, ziniet, tieši tādēļ slavenākais Bībeles pants Jāņa 3.16 savā pareizajā tulkojumā skan, jo Dievs tā, nevis tik ļoti, bet tā, tik nesaprotamā kvalitātē, te nav runas tik daudz par kvantitāti, ka Dievam bija ļoti milzīga mīlestība. Jā, viņam bija, jo viņš pats ir mīlestība, bet ka Dievs tā pasauli mīlēja, kas tā ir par kvalitāti,
tā ir neloģiska. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Lūk, pants, kurā notiek dzīvības atgriešanās. Kādi tiek apžēloti, kaut arī viņi nav nekas cits kā dusmības trauki. Pirmais Ādams perfektos apstākļos sulīgā dārzā tika kārdināts pagriezt muguru šim podniekam. Un viņš arī pagrieza muguru, viņš krita grēkā. Bet tad nāk pēdējais Ādams, podnieka vienpiedzimušais dēls, Jēzus Kristus, kurš izkautušā tuksnesī arī tiek kārdināts pagriezt muguru. Bet viņš pastāv. Dievs atkārto šo lielo kārdinājumu, bet pēdējais Ādams iztur tur, kur pirmais Ādams izgāzās. Un tādēļ viņa nopelna dēļ viņš var apžēlot tos, kurus viņš vēlās. Dodot viņiem nepelnīt atpakaļ to dzīvību, kas šoreiz paliks viņam mūžīgi. Jo šeit ir runa par mūžīgo dzīvību. Tā ir daudz lielāka, tā ir daudz varenāka nekā Ādamam dotā dzīvība. Pāvils par to raksta 1. Korintiešiem 15. Pirmais cilvēks Ādams tāpa par dzīvu būtni. Pēdējais Ādams tāpa par garu, kas dara dzīvu. Un tur rodās šī neaptvaramā situācija, ka tu, pīslis būdams, ieraugi sevi plauktā kā žēlastības trauku. Kungs, tad to nozīmē vārds žēlastība. Noslēgumā es vēlos pievērsties tev. Ko viss šis nozīmē tev un man? Es vēlos tev uzsvērt, ka tu esi veidots, tu esi veidota, nevis netīšām ieradusies šajā pasaulē. Tāpēc nedefinē sevi pēc savām kļūdām, pēc savām vājībām, pēc savas pagātnes. Nedefinē sevi pēc cilvēku viedokļiem. Labāk pajautā sev, kam podnieks man ir veidojis. Kam viņš ir izvēlējies man ļaut piedzimt uz viņa planētas Zemes? Jo, ja tu šobrīd dzirdi mani, kā es ar tevi runāju, tas nozīmē, ka tu eksistē. Tas nozīmē, ka viņš, šis podnieks, ir tevi izveidojis kā trauku. Ir ļoti daudzi, es pat nezinu, cik daudzi tie varētu būt, kuri nav šo piedzīvojuši. Bet tu to esi piedzīvojis, tu šodien esi šeit ar savu no pīšļiem veidoto miesu un Dieva elpu iepūstu sevī. Tu elpo viņa radīto gaisu. Bet šai privilēģijai nāk līdz atbildība. Kā Čārls Spērģens ir teicis, šī elpa tev ir Dieva aizdota. Tu elpo Dieva iepūsto elpu, un cik viņš tev to ir devis, tik ilgi tā arī ilgs. Un pēc tam tev par to būs jāatskaitās. Kam tu to izlieto? Kam tu to izlieto savā dzīvē? Mans aicinājums ir rūpēsimies par to, lai
mūsu elpa aiziet lūgšanām, Dieva vārda pasludināšanai, citu cilvēku celšanai. Tava elpa liecina par dzīvību, kas ir tevī, un tādēļ arī ejot pa šo dzīvi, kā jau es iepriekš minēju, tu sargā sevi, lai tu nenonāc situācijās, kur tev pēkšņi nebūs vairs gaisa, ko elpot. Vienalga, vai tas ir zem ūdens vai zem kaut kā cita. Nosmakšana ir reāls veids, kā nomirt. Jēzus nāve pie krusta bija galvenokārt nosmakšanas nāve. Varbūt tas ir simboliski, jo viņš mira par to, kas arī nonāvē to garīgo dzīvību, un tas ir grēks. Cilvēka grēks lika Jēzum nosmakt burtiski uz krusta. Un ja tas spēja Jēzu nogalināt, tici man, draugs, tas spēja arī tevi nogalināt. Tādēļ turies prom no grēka, un arī, ja tu šodien esi atnācis ar kādu labi apslēptu, varbūt grēku sevī, savā dzīvē, tad es tev brīdinu, ka tu ar šo grēku aizies turpat, kur aizgāja pirmais cilvēks, tad, kad viņš pagriez muguru savam Dievam. Un tas nav tas, kam tu esi radīts. Tas varbūt tev dod kādu laiku, kaut kādu baudu, bet tas tev aizvedīs tur, kur tas ir aizvedis pirmo cilvēku. Tāpēc atgriezies no grēka, noliec to nost, pasaki tam, es vairs tev neklausīšu. Es gribu sekot tam podniekam un viņa dēlam, kurš mans dēļ ir noliecies, devis man dzīvību, pēc tam nācis nosmakt pie krusta, lai es varētu dzīvot. Es apzinos to risku, zem kura es sev palieku, ja es turpināšu dzīvot ar grēku savā dzīvē. Un nāc pie Kristus un nāc pie viņa, kurš ir dzīvības devējs. Neesi dusmību trauks, bet pieņem to žēlastību, kuru Kristus ir nesis tev, ja tu viņam atsaucies un tici. Un es vēlos nolasīt vēl pēdējo pantu šodienai. Pantu, kuru ir viegli palaist garām Jāņa evaņģēlijā. Tas pants ir šāds. To pateicis viņš, Jēzus, uzpūta dvašu. Un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Jēzus mācekļi svēto garu nesaņēma vasaras svētkos. Viņi saņēma caur Jēzus dvašu, kuru viņš uzpūš, tāpat kā tas podnieks uzpūta tam pirmajam cilvēkam. Viņš uzpūta viņiem. Un viņš turpina to darīt šodien. Caur savu svēto garu, kurš ir šī dvaša, kura tiek pūsta. Šis svētais gars šodien ir šeit. Tāpēc, ja tu vēlies savu dzīvi viņam atdot, ja tu vēlies nolikt nost visu to grēku, ar kur tu esi dzīvojis un sākt dzīvot saskaņā ar to, kam tu esi radīts, tad viņš ir šodien šeit. Tu viņu var lūgt. Un tiem, kuri patiesi lūdz, tiem viņš arī atsaucās. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par tavu brīnišķīgu, skaisto vārdu, kas ir kā tāds durvis uz pavisam citu realitāti, kurā mēs nekad nebūtu daļa, kur mums nebūtu ļauts ieskatīties, ja vien tu nebūtu caur savu vārdu to mums devis. Paldies, ka arī tā ir mīlestība, ka tu runā uz mums caur to un ka tu mums rādi, kas mēs esam, ka tu mūs savā mīlestībā brīdini arī šodien. Un palīdz, kungs, ka visi, kuri šo dzird, ka viņi kādu dienu būtu kopā ar tevi mūžībā, tur, kur tu esi radījis šos žēlastības traukus. Lūdzu, piedod mums, ka mēs esam lepni, tiešām esam lepni un
Mēs negribam meklēt palīdzību. Mēs labāk cīnīsimies paši ar saviem grēkiem un dēmoniem. Lūdzu, dod mums to drosmi un spēku to nolikt malā, nākt pie tevis. Lūdzu, piedod mums, kungs, un lūdzu arī tagad, kad mēs dosimies pie svētā vakarēdiena, ka mēs varam būt daļa no tās kopības, kurai tu esi mūs radījis, kas būs mazs atspulkstei mūžīgai dzīvībai, kur mūs gaida. Lai tev ir gods un slava un pateicība, kungs. To es visu lūdzu Jēzus vārdā. Amen.